Kolāžā izmantots izgriezums no Rafaela tā saucamās mazās Kauperu Madonnas. Neliela izmēra darbs. Tas glabājas Vašingtonā, Nacionālajā galerijā. Līdzīgi kā citi Rafaela Madonnu glaznojumi, arī Kauperu vārds ir iegūts saistībā ar piederību. Tur nav nekāda noslēpuma, jo viņa vienmēr kādam pieder. Vienmēr. Kristum, Dievam tam kungam vai Kauperu ģimenei. Un pateicoties internetam, 520 gadus pēc uzgleznošanas, viņa pieder arī man, jo internetā ir brīvi pieejams augstas izšķirtspējas fails. Es izprintēju to milzīgā izmērā, un pirmo reizi, kā nākas, aplūkoju. Nav zināms, kuram pasūtītājam Rafaels šo Mariju gleznoja, bet florencieši uzgleznotu Madonu augstu vērtēja kā kāzu dāvanu. Nes ko Rafaela draudziņu jaunās līgavas domāja savā kāzu dienā, varoties brīnišķīgajā dāvanā. Renesanses līgava cerēja, ka paliks dzīva dzemdībās, ka vīra tēvs pret viņu izturēsies cik necik laipni, ja piedzims zēns, ka šis zēns nenomirs pirmajās dzīves nedēļās. Un tad jau, lai nākas nākdams, tad varēs izturēt visu. It viss, ko Madonas ķermenis spēja radīt, viņas piens un viņas asaras, žēlsirdība, uzmanība, to visu viņa vienmēr sniedz kādam citam. Bet kas notiek, kad jaunava Marija, kā jebkura jauna māte, pagurst? Kas pabaros pašu jaunavu? Vai savā pusdienu kārbiņā viņa neatradīs sevi pašu, šo liederīgo, sadalīto ķermeni, no kura mēs tikai prasām, un kuram nav cita attaisnojuma vai mērķa, kā tikai dot? Marijas ķermeni veido arī tropisko lietus mežu vardītes, košas un krāsainas. Viņām nav jāslēpjas, nav jābūt piedienīgām. Viņu krāsainie ķermenīši slēpj spēcīgi indi. Reizēm, kad atkal nākas dzirdēt kārtējo komentāru par sievietēm, kas kļuvušas niknas, nevīžīgas un netik atsaucīgas senajam stāstam par īsto sievieti, kas sava vīrieša uzvārdu nes tālāk pasaulē caur dzemdētajiem bērniem, es ilgojos pēc citāda veida skaistuma, pēc vardas skaistuma, kurā drīkstētu nolūkoties tikai pa gabalu, pēc skaistuma, kas sievietes pasargātu, nevis padarītu ievainojamas.